Sveiki, draugi! Tagad gatavošu vasaras labāko zupu. Tā ir augstā zupa. Bietes. Te ir litrs pati pagājušajā gadā marinēju. Tātad salas. Te ir 2 litri kefīra. Ņemat pašu garšīgāko kefīru. Zaļumi. Zaļumi tikko no dārza. Lociņi, dilas. Protams, neņemšu visu, tikai tik, cik man vajag. Obligāti gurķītis, vārītas olas un jāņem ir garšīga doktora desa. Tad zupa būs garšīga. Nu ko, aiziet, griežam, pēc tam parādīšu. Es domāju, kā sagriezt dārzeņus, nolas un desu māk jebkurš. Aiziet garšīgās bietītes kefīrā. Un tagad griežam. Desa no sākuma šķēlītēs, tad salmiņos un tad kubiciņos un iekšā. Tā bietēm un kefīrām pievienojās desa. Tagad griežam gurķi svaigo. Tā, gurķis ir pievienots. Tagad griežam lociņus un lociņus jau sagriezt lociņu un ies tur pat klāt. Tā, 2 līdz arī sagriezts. Bēram pie lociņiem. Vasaras labākā zupa bomba būs gatava drīz. Un ķirsīts uz odziņas, tās uz tortas ir ola. Tagad drusciņu pasālīsim, iemaisīsim, un vasaras labākā zupa garšīgākā gatava. Un tā, vasaras garšīgākā zupa ir gatava, augstā zupa. Tā kā bišķīt pasālīsim, maisīt, tik sarkana zupa ir tikai no savām bietītēm pašu marinētajām. Tā kā gatavojiet, ēdiet ar prieku, garšīgu zupu, karstā laikā augsto zupu. Visiem labu apetīti un atā. Nu lūk, vasaras hīts, augstā zupa gatava. Tagad degustācija būs sastāvējušās, visas sastāvdaļas sadraudzējušās. Garšojam, labu apetīti visiem. Gatavojiet, baudiet, lai labi garšo.